Viņi tādi izskatījās. Es neesmu viņu sācis bakstīt vaļā. Un iespējams, ka būtu bijis pareizais lēmums vienkārši pateikt kurjeram, lai viņš iet rātā un savāc savu graustu atpakaļ. Kaste ir man uz grīdas, un es viņu pakošu vaļā. Čau! Šodien man atnāca lielisks sūtījums. Noskrandusi laikapstākļus, acīm redzami pārcietusi kaste. Es uzfilmēju par to unboksēšanas video, bet izrādījās, ka kabelis noraustījās un kaut kur pazuda kontakts, ko es nepamanīju. Viss unboksēšanas video aizgāja pa pieskari. Tāpēc raudzīsim to visu atkārtot. Vispirms es no kastes izvilku joystiku. Tas ir vecs Amstrad joysticks. To ir ražojusi firma Spectra Video, made in Hong Kong, modelis SVI 101. Joysticks, kurš būs jāizjauc un jāsalabo, bet man ir joysticks, kuru var pieslēgt Amstradam. Protams, ja joysticks būtu vienīgā lieta, kas tur bija kastē, tas nebūtu diezko interesanti un man nesajūsminātu. Nākamā lieta, kas bija kastē. Šis ir Amstrad monitors. Šādi monitori nāca līdz visiem Amstrad datoriem pirms gadiem 35-40. Šis konkrētais monitors ir melnbalts. Viņš ir zaļbalts īstenībā vai zaļmelns. Viņš rāda dažādos zaļās krāsas toņos. Tas būtu precīzākais. Viņš barojās 20 voltiem, kā jau visiem monitoriem pienākās. Es jau viņu esmu adaptējis ar izolēm mūsu kontaktdakšām. Un no viņa ārā nāk divi vadi. Viens vads, kurš iet uz monitoru, otrs vads, kurš iet uz datoru. 5 volti. Attiecīgi Amstrad datoru pietiek piesprost pie šiem diviem un viņš strādās. Mēs varam izvilkt no kastes literatūru. Literatūra. Šis ir īsts Amstrad CPC 464 manuāls. Uzmanīgākie skatītāji varētu jautāt, kas ir CPC 464? Man nav CPC 644. Tur ir citi cipari. Jā, tā tas ir. Man ir Schneider CPC 6128 un Amstrad CPC 464 izskatās pavisam savādāk. Viņam ir krāsaini taustiņi, milzīgs enters, un viņam ir pat iebūvēts kasešu lasītājs. Kā lai es jums to demonstrēju, kā viņš izskatās? Nu, viņš izskatās kaut kā. Šitā! Skata. Tas patiešām ir īsts Amstrads 464, kurš ir nonācis manās rokās. Šis ir kā muzeja eksponāts. Es neredzu baigo pielietojumu viņam, izņemot to, ka viņš ir ārkārtīgi daļš un krāps putekļus uz kāda skaista plauktiņa. Lūk, ir kasešu iekārta, kura lidina ārā kasetes. Ar ko viņš ir interesants? Viņš ir interesants ar to, ka viņš ir daļš, krāsains un viņam ir kasešu iekārta. Tur man šķiet, ka man ir ķēskas no video, kuras ielādēju spēli. Varbūt, ka kaut ko varēs redzēt. Es jau zinu, šī kasešu iekārta pārāk labi nestrādā. Tur ir izļurkāta gumija, tur visādas lietas jāmaina klasiski. Kā parasti. Es varētu ieslēgt, bet man šķiet, ka man ir video no pirmās īstās ieslēgšanas. Davai, ieslēgts. Priekš kam lodēt, jo var sapīt un uzlikināt izolenti. Es arī nezinu. Pirms rakstīt draudīgus komentārus, saproti, ka tas ir īslaicīgs risinājums tikai tāpēc, lai ieslēgtu šo monitoru.
redzēt, pārliecināt, vai viņš strādā. Un bliv korķā. Viņam kaut kā ieslēdzās. Kaut kas rūd. Kaut kas tur kustās. Tad brauksim klāt arī Amstrad. Ieņemsim ārā iesprūdušās puguļiņas. Pazīstamās divas atsperes. Man priekšā ir vēl viena mazgāšana, vai ne? 6128 Amsterdam klaviatūra jūtās daudz labāk, bet šim ir brīnišķīgs, resns, milzīgs enters. Tā, nu, un slēdzam Amstrad. 5 voltu barošanas bloks. Kas te savu? Man nevajag 5 voltu barošanas bloku. 5 voltu barošanu dod arī pats monitors. Ei, cik tas ir skaisti. Kā viņš ir ārprāts, viss acis izdegs. Šādi šobrīd izskatās mana kasešu kolekcija. Ar vienu rāvienu es esmu ticis pie kaudzes ar dažādiem mēsliem. Scuba Kids. European Soccer. Soccers? European 5 A-side. Biggles. Lidmašīnīti lido un šķaidās. Nomad. Fruit Machine. Vari sēdēt mājās un raustīt kloķi, nedabonot ne centa ārā. Tas ir vienkārši idiotisms. Easy Amps Word. Šķiet, ka tas ir Word procesors. Computer Word procesor. Tieši tā. Es varētu skolai nākošos darbus uzrakstīt viņā un iesūtīt, nezinu, caur telefonu. Amsoft Harrier Attack. Atkal lidmašīnas. Amstrad Action Pack. Tur noteikti ir daudz labumu. Okay, whatever. California Games. Sultan's Maze. Man apnika lasīt visu. Paņemsim kaut kādu sviestu. Amsoft. Bridget. Not for resale. Given free. Nekad mūžā neesmu lādējis kaseti no Amstrad. Kaut kas notiek, kaut kam jānotiek, kādai skaņai jābūt. Loading Bridget, blok 1. Ir skaņa arī. Viņš jau lādē otro bloku. Es ceru, ka var dzirdēt drusciņu to čarkstoni. Blok 3. Ready. Un viņš pat kaseti apturēja pats. Hei, tu nost kāds gudrs zvērs. Kam vajadzēja notikt, es nezinu. Es kaut ko daru nepareizi. Droši vien jālasa instrukcija. Loading and saving with cassette data recorder. Tas ir data recorders, tā nav parasta kasete. Nē, es visu izdarīju pareizi. Visam vajadzēja ieruņīt. Tikai nekas nenostrādāja. Oi, kasete mokās. Vajadzēs mainīt gumiju, jo kasete negrib revaindoties. Tik daudz es redzu.
Tā senos laikos pārtina player kasetes, lai taupītu bateriju. Protams, ka es esmu viņu pārtinis uz otru pusi. Ejam apakaļ. Tūlīt izrādīsies, ka tā puse bija pareizā. Es esmu diezgan droši, ka viss tā kaudze ar kasetēm ir kaut kādi lētie bezmaksas sūdi. Jo kāpēc gan, lai kāds dotu līdzi Amsterdam kaut ko, kas nav lēts bezmaksas sūds? Saidvā, nu, noresetosim Amsterdam. Un nekas neplējo. Vai puse ir nepareizā, vai ko es nesaprotu? Nevar būt. Pogi ir jānospiež, un tad viņš plējo. Ja viņš vienkārši nosprācis. Nē, viņš pats zina, kad viņš kaut ko lādē pa maziem gabaliņiem. Disketes ir brīnišķīgs izgudrojums. Nekādas nostalģijas pēc šīs huiņas. Keyboard ar joystiku. Protams, ka es gribu joystiku. Pie viena paskatīsimies, vai joystiks strādā. Level 1:9. 5. Number of lines 1:50. Oh, come on. Pietiks varbūt. 20. Es totāli nesaprotu, kas man jādara. Es varu vienu tiltu. Tā ir reakcijas spēle, ir jāpaspēj visādi tilti sataisīt, kuriem cilvēciņi iet. Joystiks nav labākajā savā stāvoklī, kāda sajūta. Bet tas nekas. Vai šī spēle bija gaidīšanas vērta? Noteikti. You have lost. Un kāds maz rezultāts? Tad neviens nezina. Es negribu restartēt. Man viss bija... Jums vajadzētu skatīties uz manu roku, nevis uz vīriņiem, kas tur iet. Ļoti žēl. Amsoft, oh mami. Pastīsimies, kas tā ir par mūmiju. Tu jau droši vien var sākt iet laisīt tēju. Skat. Kaut kas ir ielādējies. Read error. Nu, vat tā. Protams. Nebūs omamīgs. Vajadzēs vienu lāpīt. Uchimata blok 1. Kāds izdur. Video to nevar redzēt, bet viņš ņirb. Viņš jiftīgi ņirb. Vienkārši šāds izduroši. Pirmo reizi es redzu arī lādēšanās borderīti. Kā spektrumā.
Endijs Volkers ar Polu Hodžsonu 1987. gadā ir uzrakstījuši judo spēli, kuru mēs pēc brīdiņa spēlēsim. Viņš ielādējas caur kaseti. Jā, viņš lādējās mūžību. Tur var pagaidīt, Nu, piedot, es ielīdīšu kadrā. Tur var redzēt, cik viņš ir, cik viņa ir daudz, tās pļonkas. Viss, nav mūžība. Mūžība beidzās. Un kas tas ir? Tape loading errors vai kas tas ir? Jā. Kaut kas. Tadā! Sākas problēmas. Jā, viņam tā kasete, viņš daži sajūt, ka gumija ir izdodzīta, viņš tad viņu lāgi pārtīt nevar. Man ir aizdomas. Jā, es domāju, ka tur ir gumija jāmaina. Gumija ir tava karma. Nu, tās vecajām lietām tas ir neizbēgami pilnīgi, jā. Labi, pagaidām metīs mieru.